Bieži man video komentāru sadaļā ir jautājums, ko tad es iesāku ar nobadīto zivi. Un, lai cik tas būtu pārsteidzoši, es zivi sēdu, un te būs viena ātrā līņa recepte, kā es to pagatavoju. Līņu svars bija aptuveni 1,5 kg, un uz šiem 1,5 kg es izmantoju 6 līdz 7 ķiploka daiviņas un vienu nelielu sīpolu. Un neko specifiski ar ķiplokiem sīpoliem es nedaru, es ielieku to bļodā, sajaucu kopā ar lauru lapām, un tas arī viss. Vienīgais ir sīpols šķēlīts tā atdali, lai viņas nav salipušas kopā. Nākamais solis jāiztīra zivs, šajā gadījumā līnis, un līnu labāk sākumā noslaucīt ar salveti, jo viņš ir ritīgi slidīgs. Tad es atgriežu to vaļā sākot no muguras daļas, lai sanāktu atvērtā veidā. Ir jāpielieto arī smagā tehnika, jo galva ir ritīgi cieta. Pēc iekš un žaudu izņemšanas es to kārtīgi noskaloju. Vēl es noņemu nost astes spuru, jo es uzskatu, ka tā tikai aizņem vietu. Pēdējais solis pirms marinādes es to nosusinu sausu ar salveti. Marinēšanai es izmantoju vakuuma maisu, jo tā man šķiet labāk iesūcās marināde. Un tad sagatavotos ķiploks un sīpols es lieku iekšā maisā. Tad es vēl pievienoju nedaudz piparus un čili. Un tad pats pēdējais es lieku pa virsu šķidro ķiploku Santa Marija marinādi. Un tā līnu var atstāt vakuuma maisā uz 1 līdz 2 dienām, tad viņš būs ritīgi sasūcies. Pagāja 1 diena un es varēju gatavoties cepšanai. Tā nu līnes izskatījās pēc marinēšanas, un es vēl tikai nedaudz pievienoju dilles. Cepu aptuveni 32–35 minūtes. Un te nu arī ir gala rezultāts, vēl nedaudz dilles, un viss gatavs.